Sveiki, mīlīši! Mums ir šodien ļoti, ļoti radošā gaisotne mūsu mīļajā spēka vietā. Un mums šodien arī tāds ļoti kosmisks pavadījums. Jā. Šodien es esmu kopā ar Artu vēlreiz, kā bija solīts, un mēs šodien sīkāk parunāsim par mediāciju. Jā. Par sarunām. Par sarunām, par to, kā tad mēs komunicējam tajās mūsu visa veida attiecībās, tā, lai mums būtu tas plusiņš ar mīnusiņu un izveidojās veselīga enerģija, kura mūs piepilda un dara laimīgus. Kaut gan laime ir ļoti liels teiciens, tāpatās kā mīlestība, bet tas ir kā liels uzraksts ar daudziem apakšpunktiem, un šos apakšpunktus mēs varam iemācīties un izveidot dziļāk izzinot mediācijas būtību. Jā, vai mediācijas spējas, prasmes, komunikācijas prasmes un vispār tādu ieinteresētību vienam par otru. Man šķiet, tas varētu noīsināties uz tiešām tādu ziņkārību, varbūt pat tādu bērnišķību, ziņkārību, iedziļināties savā sarunas vietā, sarunas partnerī. Jo mums reizēm tik ļoti gribās iestarpināties vēl, man dod man vārdu un paturpināt savu pieredzi un padalīties ar savu skatījumu. Un, reizēm būtu jāiekur savu mēlē un jāļauj otram izrunāt visu, kas ir izrunājams, lai visas emocijas izdzīvojās. Un tad, kad pienāks īstais brīdis, arī tev tiks dota iespēja parunāt un pastāstīt. Man mediācija ir iemācījusi to, ka ir ārkārtīgi būtiski ļaut cilvēkiem izrunāties. Jo mēs tik bieži sevi apzogam, nedodam sev iespēju paklausīties, uzdot tādus dziļākus jautājumus un iespraucamies uzreiz ar savu vērtējumu, savu komentāru, ar savu viedokli. Vai aizskrienam jau uz pavisam citu tēmu, pārlecam uz kaut ko citu, varbūt steidzamāku, prioritārāku, un aizmirstam pievērsties tam tā līdz dziļumiem. Un tad es atkal varu uzpeldēt pēc kāda laika augšā. Jā, tieši man šis tā, ka mēs parasti nedodam to atbildi vai arī cenšamies kaut kā pārlikt kaut kuru par kaut ko, tāpēc, kad aizskar to sāpīti, aizskar to, kuru ir reizes, kad mēs tā kā zinām, ka tur ir sāpīti, bet es domāju, ļoti daudzas reizes ir tās, kuras mēs nezinām, ka tur ir tā sāpīta, bet mūsu tā psihe un mūsu tā būtība nebūtu pareizi izteikt, bet tieši psihe un tas mūsu ķermenis, psihe reaģē uz to, ka šeit es neiešu, vai šo es atlikšu, vai šo es nepateikšu, vai varbūt šo nevajag, varbūt šo atlikt. Bet nav jau atliekamas lietas, tu nevari atlikt. Un te ir viena būtiska nianse, kuru tu mini, ka lai mediācija notiktu pilnvērtīgi, diviem sarunas partneriem ir jāpiekrīt runāt par konkrēto tēmu. Jā. Un tādā varbūt ikdienišķā sarunā, ikdienišķās attiecībās dienu no dienas, varbūt kāds nav gatavs tai sarunai. Tai būtiskai sarunai, kas aizskar to dziļo dvēseles stīgu. Un tā var būt 101 citas mājsaimniecības lietas, bērni apkārt skrien, vēl kaut kas notiek, pilnīgs hauss prātā. Un tad, kad abi ir teikuši jā, ir laiks, uztaisam tējas krūzi, apsēžamies, tagad ir īstais brīdis, tagad runāsim, es klausīšos, tu runā un otrādi. Tad arī abi var spēj, pilnvērtīgi būt klātesoši un arī sniegt labāko no sevis.
Jo, ja mēs viens otram tagad, ja, piemēram, es esmu skrejoša, man tūlīt jāskrien ir uz nākamajām darīšanām, un tu man tas stāstīsi stundiņu, 2 par savām sajūtām, es varbūt nebūšu gatava to uztvert un klausīties tā, kā es būtu tad, ja man būtu tas laiks, un es būtu tam sagatavojusies. Un tas, ko es tevī klausos, pilnīgi ir ar to, jo mums jau tās, jā, protams, attiecības ar sevīm ir primārās, un tur ir top. Un tas klusums, tā nevientulība, bet būšana vienatnē ar sevīm ir ļoti nepieciešama, tāpēc, lai vismaz kaut ko salikt, kādus punktiņus uz i, bet un tā mūsu punktiņš uz i, viņš ir tad ar to draudzību un visu pārējo, bet tas, kas mums tā kā cilvēkiem, kā mēs pirms tam runājām, kad mēs esam dvēseles transports, lai tam transportam būtu labi, jo tajā transportā tāpatās kā arī mīlestībā un laimē ir virsraksts ar daudziem apakšpunktiem, tad arī mums tā laime ir ar tiem daudziem apakšpunktiem un tam transportam tie daudzie apakšpunkti ir, kad tomēr mums tās attiecības lielākoties saistās ar pretējo dzimumu. Un mēs esam visnotaļ atšķirīgi, lai arī kā mēs to gribētu vai negribētu. Un tad parasti, protams, arī tur ir visādas atšķirības. Arī sieviete var būt tā, kura ir mega skrējoša, un vīrs ir tas, kurš atlaiž, ja? Bet, ņemsim to standartu, ja? Ka vīrieši vienmēr ir tie skrienošie, ka viņiem ir šis, tas un vēl nezin kas, un tur tā sieva tur, ko tu ar savām emocijām, domām, un kāpēc tu neesi strukturēta. Tad ir jautājums, vai ir kaut kādas metodas, vai tas ir vienkārši apzinātības jautājums, kā tad viņi var tā kā sajiet kopā uz to vienotību, lai apsēstos un parunātu, jo, ja tas vīrs ir vienmēr tāds no sērijas cigi, ļuļ, jo, ja ir tā apzinātā, tie pāri, kuri tā ļoti apzināti tam visam iet klāt, tad tur jau viņš noteikti to laiku atradīs. Bet ja ir tādi pāri, kur ir tas vīrietis, saucamais mamutu ķērājs, un tā sieviete tad sēž mājās, un tas vīrietis uzskata, ka viņš atnesis mamutu, tad ar to arī visi viņa pienākumi beidzās, un viņš negrib iet. Nevar teikt, ka negrib, viņš uzskata to par lieka laika tērēšanu, tērēt savu lielo laiku priekš tā, lai uzklausītu to sievieti, mājasaimnieci, kura neko nedara, tikai vienmēr viss ir gatavs. Tad tu man jautā, ko mājasaimniecei darīt šādā situācijā, kad ir vīrs apgādnieks un viņš nav ieinteresēts uzsākt sarunu. Jā, un kā dabūt... Emocijas jau šim vīram vēl joprojām ir, vai ne? Jā, tur arī ir vairāki jautājumi. Man šķiet, ja sieviete ir gatava tā apzināti veidot miedarbību ar šo vīrieti, ar savu vīru vai savu partneri, tāds pirmais, visvienkāršākais solis no vienas teorijas, kas saucās nevardarbīgā komunikācija, ir vienkārši skaļi pateikt savu novērojumu. Nevis vērtējumu, bet novērojumu. Es redzu, ka tu sarauci pieri. Es redzu, ka tu smejies. Tev šis šķiet smieklīgi. Ja? Vienkārši faktu, bez savu vērtējumu, bez kaut kādiem tur uzreiz pārmetumiem, komentāriem, bez nekā. Vienkārši faktu. Un skatīties, kā cilvēks reaģē uz šo teikumu. Tad tālāk jau no tā izejot var paturpināt. Var iedziļināties. Un, nē, es neesmu dusmīgs, ja.
nē, man viss kārtībā, man te vienkārši jāskrien tālāk. Nu labi, paturpinam sārunu, kas notiek, kur tev jāskrien, kur tu tā steidzies. Fokusu pārcelt uz otru cilvēku un patiešām pārjautāt. Es pareizi saprotu, ka tev šobrīd jāsteidzās, jānokļūst tur un tur. Nu jā, man taču jāskrien, tu taču neredzi. Man taču pulkstenis jau šit tik daudz, tu tiešām neredzi. Es pareizi saprotu, ka tu kavē šobrīd. Ja? Pārliecināties, vai mēs esam uz viena viļņa, vai mēs esam uz viena viļņa, vai tu ar savu signālu raidot, ja tās komunikācijas teorijas, tu esi raidītājs, ja? Vai tu savu signālu raidot, esi to pašu signālu saņēmis otrs cilvēks otrā pusē. Jo tik ļoti bieži mēs nesaprotam. Ir tāda barjera pa vidu, un tā barjera izveidojas, kā tu saki, gan dzimuma dēļ, ja, mūsu dzimuma lomas, ko mēs esam apguvuši sabiedrībā, skolā, ģimenēs. Ja. Tas mūs ir ļoti, ļoti veidojis un formējis, un tas veido šo barjeru starp diviem cilvēkiem. Un tā barjera ir neizbēgama. Un tas vienīgais veids, kā mēs varam lēnām veicināt savstarpēju sadarbību, savstarpēju komunikāciju, saprašanos, tas ir pārliecināties par to, vai es pareizi dzirdēju, ko tu esi pateicis, ko tu iecerēji man pateikt. Un te ir vēl viena nianse, jo ļoti bieži mēs pasakam kaut ko, izsakamies, bet mēs neesam līdz galam precīzējuši vai pateikuši tā, ka cits tiešām to saprotu. Un tad, piemēram, tu man uzdod jautājumu, pārjautā, vai es to esmu domājis tā, un es dzirdu tavā jautājumā, ka vispār man vajadzēja tur papildināt un pateikt vēl 3-4 vārdus, lai tas būtu vispār saprotami. Jo iespējams es būtu pieņēmusi, ka tev taču jāsaprot no mana pirmā teikuma. Bet tad, kad tu atkārtoji manis teikto, vai uzdevusi jautājumu, vai es esmu pareizi sapratusi, piemēram, es saprotu, ka es izlaidu kaut kādu daļu. Tas sanāk tā, ka būtībā jebkurām attiecībām ir attiecīgā komunikācija, kur var dabūt to rezultātu kopsaucēju, kad tomēr mēs varam nosēsties un parunāt. Es gribētu ticēt, ka jā. Okay. Es tā gribētu ticēt. Manā praksē nav bijusi tāda situācija, ka cilvēki turpinātu kliegt viens uz otru, ja? vai spētu saglabāt attiecības tādā līmenī, kādas viņas ir bijušas pirms tam. Jo vienmēr ir kaut kāds progress, vienmēr ir kaut kāda virzība. Un ja mēs arī nonākam pie secinājuma, ka šie divi cilvēki nespēja šādi turpināt attiecības, tas arī ir progress, tā arī ir virzība. Ja mēs arī saprotam to, ka viens visu laiku staigā uz pirksgaliņiem, un tas mājās mamuta nesējas, kuram ir jāskrien, viņš nemainīsies, tad tas arī ir secinājums un progress, ja tā mājasemniece saprot, ka tās attiecības viņai nestrādā par labu un ir laiks virzīties tālāk. Un tas man arī tikko atnāca, ka tas varbūt arī ir tāds kā stimuls tai mājasemniecei, saprast, ka varbūt šis ir tā zīme, ka varbūt viņai jāsāk ir pie sevis strādāt, sevi pilnveidot, sevi attīstīt, un varbūt tas arī ir tas ķeksītis, kad ja viņa tā uz sevīm aiziet, tad arī viņai vairs tā vīra skriešana neliekas tik šaušalīgi, tāda aizskaroša, sāpīga varbūt, jo mums jau parasti ir tas, kas mums tā kā to viskomunikāciju rada, ir tas, ka mēs neredzam tā kā to otru, jo mēs pārāk uz viņu skatāmies. Un mēs vēlamies tā kā no otra to, ko būtībā mēs paši varam sev dabūt. Un, tas ir tas, ko es tā kā tevi no šā sadzirdēju. Un es redzu, tev ir rokās kārtis. Kā tev šī terapija notiek? Vai tu vienkārši jūs runājaties, vai jūs arī kaut kādus
papildus instrumentus izmanto tavā terapijā, ka cilvēks tieši atnāk. Un kā viņš notiek? Jā. Un kā viņš notiek? Viņš notiek tikai klātienē, vai viņš notiek online, un kā tas atšķirās? Jā, tad ir iespēja strādāt gan attālināti, gan klātienē. Es daudz lielāku priekšroku dodu klātienes darbam, manuprāt, tas ir daudz jaudīgāk. Esmu certificēta mediātora, tāpēc man ir arī jāievēro savi noteikumi tam, kā Latvijā tiek regulēta mediācija. Un, jāsaka tā, ka tas ir vairāku sesiju darbs. Tas nav tā, ka tu vienu reizi atnāc un apmēram ceri, ka viss krusts pāri, skrienam tālāk. Nē, tas ir darbs katram pie sevis un pārim, vai arī kaimiņi var nākt, ja, risināt savas domstarpības attiecības mediācijā. Un kā tad tas notiek? Tas notiek tā, ka, piemēram, pāris atnāk pie manis, un es viņus nosēdinu vienu tādā trīsstūrī, es un pāris, un tad mēs iesim cauri tam visam procesam. Un tas sākās ar to, ka katrs izstāsta savu redzējumu par to, kas ir noticis. Un mēs no sākuma faktus precizējam, saprotam, kas un kā, lai es tieku iesaistīta visā bildē, un man ir visaptverošs skats. Un tad tālāk mēs virzamies uz tādu dziļāku līmeni, kas ir vajadzību izprašana. Jo ļoti bieži cilvēki runā par faktiem, bet viņi neaizdomājās, kā tu minēji, ka ir dziļākas vajadzības, kas nav apmierinātas un ko mēs sagaidām, ka otrs tās apmierinās. Bet ja tas nav pateikts skaļi, un mēs nezinām, kas tās par vajadzībām, mēs tikai to sagaidām, tad ir ļoti grūti būvēt veiksmīgas attiecības. Tāpēc šis nākamais līmenis ir tātad par vajadzību izprašanu, un tad, kad ir noskaidrots, kuras vajadzības ir būtiskas, tad mēs varam arī sākt domāt par risinājumiem. Un šeit nāk tālāk kārtas. Ļoti bieži tiešām kārtas var palīdzēt, it īpaši, ja šķiet, ka ir situācija bezcerīga un ir tāds purvājs, no kura ir grūti izkāpt ārā, vai viens fokusējas tikai pārāk ļoti uz savām vajadzībām un nav gatavs līdz galam atzīt, ka tās otra vajadzības arī ir būtiskas. Ja? Tad mēs vēl ļoti strādājam ar to, kāpēc tad viena vajadzībām būtu jābūt augstāk liktām par otru. Bet, kad mēs esam gatavi un atzinuši, ka vispār šīs vajadzības ir vienlīdzīgas vienam cilvēkam un otram cilvēkam, tad mēs meklējam tādu risinājumu, kas apmierinātu abas šīs vajadzības. Vai, ja tās ir vairāk, tad visas vajadzības, pēc iespējas vairāk. Un mēģinam atrast tādus radošākus risinājumus, kas nav varbūt pirmie, kas nāk prātā. Tas ir viena no tām metodēm, kura tiek visbiežāk izmantota, ir vienkārši prāta vētra, raksti ārā visu, kas nāk, nekritizējam, visas idejas ārā, izrakstam, un tad pēc tam tās vērtējam. Un tad, ja ir reizes, kad cilvēki jūtās tik ļoti iesprūduši tajā savā problēmā, tad šādas metodes arī ar kārtīm ļoti var nākt tālāk. Jā, šī izrakstīšana ir riktīgi laba, tiešām, jo tad, kad tu atnāc pie tā speciālista, un tas ir atkal tas psiholoģiskais faktors, ja tu esi kaut kur ieguldījis savu matēriju un atnācis, tad tev būs atkal tā motivācija pielikt to savu darbu, to savu resursu, lai tad uzrakstītu, un tad tu ieraugi, tad tu saproti. Tam velti laiku pirmkārt. Jā, un tad arī tā apziņa transformējās, pārliekās, pārveidojas, to vārdu shifting, un kad tu ieraugi to bildi no otras puses, kad šitā arī varēja. un tā kartiņa, man liekas, ka, piemēram, arī tiem, kuriem ir stiprs prāts, un es zinu, kā tas ir, kad tu redzi tajā matērijā, kad tev pieliek priekšā un saku, bet voilà, tad tu nekur nevari sprukt, jo tev ir uz papīra nosacīti. Un tad mēs varam parunāt par to, kādas sajūtas tevī tas raisa. Jā, un tu izmanto tādas metaforiskās kārtas. Tā skaitā, jā. Man ļoti patīk, ir viens tāds emociju kārtas, kuras arī mistiski trāpīgi vienmēr uzstāsta to emociju. Un
cik emocijas, un tīpaši tādas spēcīgas emocijas ļoti bieži parāda šīs neapmierinātās vajadzības, tad tas vārds pa vārdam noved līdz tam, tad kāpēc es tā rīkojos, jo man bija tāda emocija, un man bija tāda neapmierinātā vajadzība, un tad, kad mēs beidzot dabūjam to klikšķi, tad šis ir īstenībā visa pamatā, tad mēs beidzot esam gatavi virzīties uz tiem risinājumiem, jā. Un vēl viena tāda mediācijas, man liekas, burvju atslēdziņa ir tas, ka, redz, tu teici, mēs esam piespiedušies, atnākuši, ja? Un tu esi piespiedis otru cilvēku, sevi, tā skaitā, uzklausīt otra versiju. Tu klausies manu versiju, es klausos tavu versiju stāstā, ja? Un ne tikai versiju, bet tās emocijas, tās vajadzības. Tu esi klātesošs tā otra cilvēka sevis izzināšanas procesā. Tu beidzot sadzirdi varbūt to, kas noticis visu laiku ar viņa galvā, bet viņš nav to verbalizējis. Viņš nav varbūt redzējis vajadzību, jēgu par to runāt. Un tagad ir tā situācija, ka viņam pilnīgi svešam cilvēkam ir jāizstāsta, kas tur ir noticis, kāpēc tas ir noticis. Un tad tev beidzot iedot tāds, un kāpēc tu man to neteici? Kāpēc tu man vienkārši to nepateici? Tik bieži skan šīs frāzes, ka, bet ja tu to būtu pateicis ātrāk? Jā, es domāju, ka tas trešais cilvēks ir ļoti, ļoti no liela svara, un tas atkal ir psiholoģiskais efekts ar to, kad mēs, kad dzīvojam ar to savu mīļoto cilvēku, viņš ir tik ļoti tuvs, tik ļoti pazīstams. Jā. Un no sērijas tu zini visas viņa blusas, ja? Manējās strīpainās ir kopā ar tevējām pumpainajām. Kad mēs nepievēršam kaut kā tam uzmanību, tas, kas mums ir dabisks, mēs viņam nepievēršam uzmanību, un iespējams arī dažreiz mums ir tā, ka mēs nevaram izlikt to, jo ir tas laiks ir tā kā pagājis, kad tur man jau nesapratīs, man jau nesadzirdēs, jo mēs visu laiku skatāmies no viena punkta. Un tad, kad atnāk tas trešais cilvēks, viņš palīdz pagrozīt to punktu uz citu saules pusi, lai tā puse tiktu apgaismota un mēs ieraudzītu jaunu bildi. Tāpēc es domāju, tā mediācija ir ļoti, ļoti svarīga, ne tikai kā komunikācijā, ne tikai kā, jo katra savienība būtībā viņa ir svēta, jo, ja tā skatās, ka vīrietis un sieviete, kad viņi sajiet kopā, tā ir svēta savienība. Kā mēs pirms tam runājām par tām dvēseļu liesmām, tas tagad mums ir brendā, bet arī tas ir process tīri kā dvēseliskā izaugsmē, bet mēs tomēr esam dvēseļu transports. Un mums ir vajadzīgs šī matērijas savienojums, un arī viņš ir svēts. Un katrs viņš ir svēts, un tā mediācija ir tas, kas palīdz ne tikai tai svētajam savienojumam, ne tikai psihei, bet arī psiholoģiski. Viņš ir tāds, tu palīdzi izaugt caur psihi tavai dvēselei. Tā es to vismaz redzu. Un tā maģija, vismaz manā uztverē, ir, ka notiek virzība. Jā. Jo mēs varam būt iesprūduši, stagnējoši, ilgstoši kaut kādās attiecībās. Un mediācija ir tāds pātrinājums, ātrceļš, īsceļš tikt uz priekšu. Jā. Viens ir tas, ka tu tiešām atver acis un atzīsti, es jūtos šādi, un esi spiests savā ziņā uzklausīt, kā otrs jūtās. Un jūs esat bijuši klātesoši visu laiku, bet varbūt esat blakus, bet neesat bijuši patiesi viens otram klātesoši. Tad mediācijas laikā mēs tiešām atveram to dvēseli tā pa kārtīgo, pa dziļo. Un pēc tam atrodam risinājumu tādu, kas der jums. Tieši jums, vai ne? Tieši tev unikālu risinājumu. Nevis kādu tur trešais cilvēks mistiskais, kurš te domā, kā jūs dzīvojat, bet nē, kā tu dzīvo, tu zini sevi vislabāk. Kā tu dzīvo. Jā, jo
ir jau labi runāt par visām garīgajām, spirituālajām tēmām, kā dvēseļu liesmas, kā dvēseļu radinieki un idealizācija, un tā, ka mēs būsim tagad gaisma un mīlestība. Bet tad, kad mums ir rutīna, un tā, ka mēs dzīvojam reāli šeit un tagad miesā ar otru tādu pašu unikālu esību, tad tā prakse dzīvē drusku sanāk savādāka nekā apgarotajā, idealizētajā, spirituālajā teorijā. Bez konfliktiem nav izaugsmes. Jā. Un mēs nevaram visu laiku dzīvot tikai apgaroti, dzert kakao un kūpināt vīraciņus. Dzīve notiek, un ja mēs gribam augt tai līdzi, tad mums arī mūs izšūpos, emocijas nāks, un tās mūs tracinās, un bez tā neiztikt. Jautājums, ko mēs ar to darām? Vai mēs tur sēžam tajā upurītī un pārdzīvojam, vai mēs esam gatavi ievilkt elpu, iztaisnot mugurkaulu un virzīties tālāk? Jā, jo man liekas, es zinu, es to skaidri zinu par to, ka, ja ir attiecībās skaidrība ir mans jautājums un tava atbilde. Tavs jautājums, mana atbilde, mūsu kopsaucējs. Tur vēl var iestarpināt. Tavs jautājums, mana interpretācija par tavu jautājumu. Jā, ļoti labi. Mana interpretācija par tavu zemtekstu, ar ko tu jau uzdod jautājumu. Tur vēl var ļoti, ļoti daudz šķetināt. Tāpēc es saku tas, ko es stāstīju iesākumā, ka vai es pareizi sapratu, ka tu man jautā par šo? Jā. Un tā ir skaidrība. Un tad jūs abi zinat, ka jūs esat uz vienas lapas, uz viena viļņa, uz vienu jautājumu. Jā, tas ir tiešām riktīgi. Tā. Mums ir laiks. Daba mums ir tā, kura ir tā dievišķā sastāvdaļa. Tā ir, ka bērni spēlēs ar modinātājiem. Jā, bet tas tavs punktiņš bija ļoti, jo, par šo es pat īsti nebiju padomājusi, kad man likās, ka skaidrībai ir jābūt tad, kad man ir jautājums, tev ir atbilde, tev ir jautājums, man ir atbilde, un mums ir kopsaucējs. Bet es jau varu to jautāt, tas ir jautājums, varbūt ne tā var uzdot. Jautājumu var pārprast. Jā, jautājumu var pārprast, un es jau tad, kad es tev atbildu uz tavu jautājumu pārprotot, nepārprasot, atkal kārtējo reizi ir neskaidrība. Un tāpēc varbūt tiešām ir vajadzīgs tas trešais cilvēks. Kurš saka, Klau, viņš to nejautāja. Tiešām, kad ir vajadzīgs tas trešais cilvēks, kas redz no malas visu kopējo bildi un piedod to tīro skaidrību, ka tu tiešām saproti un ka tiešām viss ir nostājies pa savām vietām, visi punktiņi uz I ir nolikti, un tad vai nu tu, tu zini, kur tu esi, un tad, kad tu zini, kur tu esi, tad jau tu vari iet vai nu uz priekšu, vai nu saprast, nē, tas nav priekš manis. Un tā jau arī ir skaidrība, ka tu zini, ka tas nav priekš tevis. Tas nav tas domu hauss, bārdaks, kurā tu mūždien šaubies un pārdomā 10 reizes, vai ne? Jā, tas ir, kā jau es tev teicu, pirms tam tu darīji ļoti, ļoti svētīgu darbu. Un tavs dzīves fizikas, dzīves piemērs, tava laulība ir ļoti, ļoti liels pamats tam, kad tu zini, par ko tu runā, jo tava dzīve ir tavs piemērs.
Tāpēc vēlties būt laimīgi, nāciet pie Artas. Par reklāmu. Paldies! Labi, es redzēju, tu kaut ko biji izvilkusi kārtu. Kaut ko izvilku. Es izvilku kārtas trasts, bet tur ir daudz ko lasīt. Bet tā doma īsumā, jā, transformācija, cerība, kosmiskā saziņa. Nu, kā iesākām, tā nobeidzām ar kosmosu. Kosmiskā saziņa, jā. Jā. Labi, Arta, cik? Pateicībā arī par to, ka tu esi, par to, ka tu palīdzi, par to, ka tu dziedini, par to tavu viedumu, par tavu gaismu, par tavu maigo kodoliskumu. Un par to, ka tu vienkārši esi. Paldies! Pateicība. Paldies! Puķis.